Labi, turpinot sarunu par piedošanu un upurēšanu, es paņemšu, tad pārunāšu par to raksturvietu, ko Artūrs komentāros pieminēja no Ebreju vēstules, tad izlasīšu ātri. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm, un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Debeslietu attēlam jātiek šķīstītiem ar to pašu, bet debeslietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Tad šo var izmantot, protams, kā pamatojumu, lai pierādītu, ka Dievs nevar mums piedot bez asins izliešanas. Un līdz ar to Kristum bija jānāk, jāizlej asinis, lai Dievs būtu spējīgs mums piedot. Šī raksturvieta runā par vecās derības telts kalpošanu, par to, kā Izraēls pirms Kristus, kā viņš saņēma grēku piedošanu, un kā notika šī dievkalpošana. Par šo es arī nedaudz papētīju, ko ebreji paši domā par šo dzīvnieku upurēšanu, ko rabīni saka. Un izrādās, es nezinu, kurš no jums to zināja, bet dzīvnieku upurēšana tas nebija maksājums par grēku. Dzīvnieku upuris, tā mērķis patiesībā bija vest grēcinieku pie nožēlas, parādīt šo grēka ļaunumu, es teiktu, un vest viņu tuvāk pie Dieva. Kaut kur bija pat teiks, ka vārds upuris nozīmē nākt tuvāk. Pagānu reliģijās turpretīm tiešām tā arī bija, kad bieži vien Dievam bija jāpielabinās. Tev bija jādod dāvanas un jāizpelnās Dieva labvēlība. Bet ebreju Dievs un kristīgais Dievs, cik es saprotu, nav tāds. Mēs ticam Dievam, kuram nav vajadzīgs pielabināties, kuram nav vajadzīgs tā kā nest. Es dažreiz gribu salīdzināt šāda veida uzskatu par Kristus upuri kā tādu Dieva acu aizmālēšanu. Mēs esam ļauni, un Dievs ir taisnīgs, un ja mēs nāksim pie viņa, mums gribēs iznīcināt, jo mēs esam ļauni. Un tad Kristus nostājas starp Dievu un mums, un novelk tādu tā kā ar savu upuri priekšā, tādu tā kā pārvalku, ka Dievs vairs neredz mūsu grēkus. Manuprāt, tas ir ļoti tāds, aiz matiem pievilks tāds skatījums, un patiesībā, es teiktu, kaut kas tā kā negodīgs. Sanāk tad, ka Dievs nespēja tā atklāti uz mums apskatīties. Viņam vajadzīgs tā kā šī aizsardzība, mums vajadzīga šī aizsardzība no Dieva, jo Dievs redzētu, kādi mēs esam, viņš mūs iznīcinātu. Un Kristus darbojas kā šis aizstāvis, kurš mūs faktiski pasargā no Dieva. Pie tam, ja mēs papētam vēl vecā derībā, vai tiešām tā ir taisnība, ka piedošana nebija iespējama bez asinīm? Es nolasīšu dažas raksturvietas. Piemēram, 2. Samuēla 12.13. Tad Dāvids sacīja Nātānam, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātāns atbildēja Dāvidam, tad tas kungs arī tavus grēkus piedod, un tev nebūs mirti. Tad Dāvids šeit nepienes upuri, viņš vienkārši atzīst savu vainu, nožēlo, un Nātāns saka, ka Dievs viņu grēkus piedod. Vēl kāda raksturvieta no Ecihēla, un ja es piedraudu bezdievim, tu mirsi, un tas atgriežas no saviem grēkiem, un rīkojas pēc patiesības un taisnības, tā, ka tas atdod viņam ieķīlāto tā īpašniekam, atmaksā par laupīto un staigā pēc dzīves likumiem un nedara ļauna, tad tas patiesi dzīvos un nemirs. Viņa grēkus, ko viņš nodarīs, vairs nepieminēs. Viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņš patiesi dzīvos. Ir daudz raksturvietas gan laika grāmatā, psalmos ir kaut kādas vietas, arī pat 2. Mūzes grāmatā, kur Mūzes vienkārši aizlūdz par tautu. Atsakot, ir daudzas vietas Bībelē, ir vecā derībā, kur piedošana tiek sniegta cilvēkiem, tiek piedots bez asins izliešanas, bez upuru veikšanas. Jautājums ir par ebreju grāmatu šo vietu. Ko tad tas nozīmē? Kāpēc, autors ir izvēlējis šo raksturvietu un ko viņš mēģinājis pateikt? Es piedāvāju, ka šī raksturvieta bija domāta tāpēc, lai parādītu, ka Jēzum bija jāmirst. Tajā, ja mēs ņemam cilvēks, kas dzīvo Kristus laikā, kuri bija varbūt redzējuši, dzirdējuši paši par Kristu, ja viņam bija reāla persona, viņi zināja, ka viņš ir bijis piesists pie krusta, tāpat kā visi nopietnie noziedznieki. Viņš faktiski bija saņēmis nāves sodu. Viņš bija tiesāts noziedznieks, varētu teikt, ja daudzu acīs. Un ebrejiem, es domāju, bija ļoti nesaprotami, kādā veidā
šis Dievs vaidītais, ķēniņš vai mesija, kā mēs viņu nosauktu, ja teiksim, kāpēc viņš mira noziedznieku nāvē. Un es pieņemu, ka ebreju autors, tāpat kā arī Pāvils dažās vietās, viņš mēģina pierādīt lasītājiem tā laika, ka arī, kad šī Dieva piedošana arī vecā derībā viņa nāk caur upuriem, un ka Jēzus šajā gadījumā ir upuris. Viņš mēģina sasaistīt kopā Jēzus šo nāvi ar ebreju upurēšanas šīm tradīcijām. Un tad, kad pierādīt, ka Jēzus nav vienkārši noziedznieks, ka viņš ir šis Dieva izvēlētais upuris, bet tas nenozīmē, ka tagad mēs to nevaram, es domāju, pagriezt tādā veidā, ka tagad pateikt, nē, ka tas norāda uz to, ka Dievs nespēja mums piedot bez asinīm. Ebreju grāmatas autors mēģina pierādīt, ka Jēzus nebija vienkārši kaut kāds noziedznieks, bet ka viņš bija Kristus Mesija. Viņam bija jāmirst, un tas jau ir tagad paredzēts vecā derībā, vai ne? Tāpat vēl arguments ir tāds, kad ir daudz cilvēku, kuriem tika piedots patiesībā tāds cilvēks kā Ēnoks un Mūzus un Elija, kuri jau tagad ir debesīs. Viņiem jau ir piedots noteikti, ja mēs uzskatām, ka piedošana ir tā lieta, kas ir vajadzīga, lai nonāktu debesīs. Viņi ir debesīs saskaņā ar Bībeli, un viņiem ir piedots jau pirms Kristus bija nomiris. Pretarguments tad tiek minēts parasti, ka priekš Dieva nav laika, Dievam nav nākotnes, nav tagadnes, viņam viss tā kā ir vienā, vai ne, kaut kā viņš ir pāri laikam, un ka tas nav svarīgi, ka Kristus nomira vēlāk. Tāds arguments, es nezinu, Bībelē, es domāju, vispār par to nerunāju, par tādās kategorijās. Mēs jau tagad fiziķi kaut kādu mēģinām tagad definēt Dievu, un tur ir laiks vai nav laika. Es domāju, mēs to nezinām. Bet es, skatos, ka viss, ko Dievs dara ar mums, viņš sūta mums praviešus, viņš sūtīja mums Kristu, viņš deva mums Bībeli. Tas viss ir mums, domāts cilvēkiem, rakstīts cilvēciskā valodā, tāpat nav kaut kāda eņģeļu valoda, jā, kā Korāns rakstīts. Tas ir mums, lai mēs saprastu to savā kontekstā. Tāpēc es domāju, ja Dievs tur rīkojas kaut kā tur savos kaut kādos tur likumus, kaut ko tur ievēro, kaut ko tur upurē, kaut ko tur maina, kaut kādas vainas tur pārceļ, vai ne? Kā tas mums palīdz, vai ne? Tikpat labi, ja tas viss tik sarežģīti, varēja varbūt to Kristu upurēt debesīs un pateikt, es jums vienkārši piedodu te. Jā, viss, tā teikt. Es visu nokārtoju, jūs varat par to nesatraukties. Es neredzu Bībeles Dievu kā tādu Dievu, kurš ir burta, kalps un tā kā legālists. Man liekas, ka Dāvidam bija tāda raksturvieta, kur viņš saka, ka Dievs pat nav viņa nekāds stingrais grēku uzskaitītājs. Ja mēs definējam Dieva taisnību kā ļoti perfektu, burtisku likuma ievērošanu, tad nevar teikt par Dievu, ka viņš nav stingrs grēku uzskaitītājs. Tad gadījumā viņam ir ļoti stingri jāuzskaita grēki, un tur ļoti stingri viss tur jāpārnes un jādokumentē. Es neredzu, ka Dievs darbojas šādā veidā, ne jaunajā, ne vecā derībā. Arī jaunā derībā patiesībā Kristus, viņš piedod visiem brīvi. Pirms arī upuris ir pienests, vai ne? Mēs taču arī piedodam viens otram brīvi, nekādu upuri mums nevajag. Es neredzu šo, jā. Tas, kas ļoti bieži arī Bībelē parādās, šis izteicieni, ka mēs esam atpirkti, Kristus tur ir maksājis. Es domāju, tas viss ir spēkā, un to visu var, vienkārši izskaidrot, apstīties to visu no citas puses. Jo tas, ko Kristus izdarīja, tas tiešām bija augsta cena. Viņš daudz maksāja. Viņš maksāja ar ciešanām, ar savu dzīvību. Tā visa bija maksa, bet tas, kurš Bībelē īpaši nekur, man liekas, ka tā konkrēti neparādās, ka kāds būtu to maksu prasījis, ka Dievs būtu tas, kurš tagad saka, man vajag Kristus ciešanas, jo tikai tad es varēšu piedot. Man vajag ciešanas, man vajag nāvi, man vajag asinis, tad es varēšu piedot. Vai tad tas ir mūsu Dievs, vai jūs ticat, ka tas ir labs Dievs? Bet tas būtu labs Dievs, kas prasa asinis, lai viņš varētu piedot. Tas patiešām izskatās pēc kāda no pagānu dieviem, es tā teiktu, jā.
Tādēļ es domāju teikt, ka šī Kristus nāve un dzīve, viņa med mūs tuvāk Dievam. Viņš ir tas, kurš nāca, lai mūs atgrieztu pie Dieva. Un kādā veidā viņš to dara, un to mēs varam vēl parunāt, kaut citā reizē var izstāstīt. Bet ja viņš iegulda šo savu emociju un nodzīvo šo dzīvi uz zemes, un viņš to visu iztur, un tam ir rezultāts, cilvēki no tā atgriežas pie Dieva. Viņi tiek glābti nevis kaut kādā juridiskā veidā, ka tagad Kristus nomira, tagad Dievam ir tiesības izglābt. Kristus nomira, cilvēki ieraudzīja, kāds ir Dievs, cilvēki ieraudzīja Dieva mīlestību. Viņi saprata, ka Dievs mūs mīl vairāk nekā mēs bijām iedomājušies. Un cilvēki ir daudz vairāk gatavi tagad atgriezties pie Dieva. Un tad mēs varam salikt, tādā metaforiskā veidā mēs varam teikt, Kristus samaksāja, un mēs atgriezāmies. Sanāk, viņš samaksāja, un tas veda pie mūsu nožēlas un grēku piedošanas. Un tas ir tas, kā es redzu, kā Bībele, lieto šos izteicienus. Mūsu tā domāšana, man liekas, īpaši protestantiem kļūst pārāk juridiska. Tur samaksāt par to. Tīri, ja pastāst, tādu juridiskā viedokļa, es jau tur teicu, kad nav nekur, nav tāds likums arī ne Bībelē, un parasti tas nav arī nekur, lielākā daļa sabiedrības nezin, kur tās likums ir, ka tu vari izciest sodu otru vietā. Jā, tu vari samaksāt naudu, bet naudu var maksāt tāpēc, ka naudai ir vērtība sevī. Bet tas, ko Kristus maksā, ir ciešanas. Viņš ar savu dzīvi, ar savu nāvi maksāja. Kam tā ir vērtība? Vai Dievam tā ir vērtība, ka viņš tā kā var kaut kur izmantot, pēc tam viņa kaut kas labums no tā Dievam ir, ka Kristus būtu nomiris, Dievs iegūst šo labumu. Ok, es nesodīju grēcinieku, es neieguvu grēcinieka nāvi un mocības. Bet es tā vietā iegūšu Kristus nāvi un mocības, un tas man noseks. Tas man kaut kādu deficītu noseks. Kas tas par deficītu tādu? Jo, ja paskatās, ja mēs vispār ejam no tādas soda pozīcijas, kas ir sods? Kāpēc vispār ir vajadzīgs sods? Sods ir vajadzīgs tāpēc, lai tas, kurš dara nepareizi, tu viņam iesit pa muti, lai viņš tā vairāk nedarītu. Bet ja tu iesit pa muti nevis tam, kurš tagad dara sliktu, bet tam, kurš dara labu, tad kāda jēga no soda? Sods ir domāts radīt sāpes, brīdinājumu un pat nāvi, izslēgt vispār no sabiedrības to, kurš neievēro likumu. Tā ir vienīgā soda jēga. Sodu nav ir bezjēdzīgi pārcelt uz taisnu cilvēku, saprotat? Nav jēgas sodīt taisno, jo soda šīs sāpes un nāves, šīs ciešanas, ko rada sods, tas ir vajadzīgs, lai atturētu cilvēku no grēkošanas. Varbūt atturētu citus, tas tie, kas redz vai ne no grēkošanas. Bet ja mēs paejam dziļāk, bišķi tālāk, tad Dieva valstība jau nebalstās uz sodiem. Dieva valstības pamatā nav bailes no soda, ka tagad es ievērošu Dieva likumus, jo es negribu, ka man soda. Vai arī tā dīvainā veidā var teikt, ka es ievērošu Dieva likumus, jo es negribu, lai Dievs atkal Kristus soda, tas nav. Es pilnīgi, tādu nevaru pieņemt šādu vairāk. Es agrāk esmu tam ticējis šādam pieejai, un kamēr neiedziļinās, viss sevi ļoti labi, liekas, man nav jāmirst, manā vietā cits nomira. Ja tad bišķi parods, bišķi tagad dziļāk, kā tad jēga, kāpēc tam man bija jāmirst, ja tiešām Dievs grib, lai es mirstu par grēku, tad tas ir tāpēc, ka es esmu grēcinieks, tāpēc, ka es vairs negrēkotu, lai tas grēks tiktu iznīcināts. Tagad Dievs soda taisno, kurš negrēkoja, es palieku dzīvs, tā kā es turpinu grēkot. Kāds tam visam tad labums vai netotai soda pārcelšanai? Sods tā nav valūta, kuru var pārcelt vai kādam kaut ko samaksāt. Varbūt, kad paskatījos dažus video par okultismu, varbūt, ka sātana pasaulē iespējams, kad šīs ciešanas ir kā valūta, ka sātans meklē, veidus, kā mocīt cilvēkus, un viņš atmaksā tiem, kuri spēj mocīt. Varbūt tas ir tāds ļoti tumšs tēma. Bet es domāju, Dieva valstībā nekā tāda vispār nav. Dievs ir mūsu tēvs, tāpat kā mēs varam piedot saviem bērniem, tā viņš var piedot arī mums, un viņš to arī dara, un mums nav par to jābaidās. Ka Dievs nevarētu piedot, ka tagad atkal kaut kas būs kaut kur jāmaksā. Bet, tas ir mans viedoklis, un es domāju, ja tiešām arī
cilvēki tic, teiksim, ka tas tā ir, es domāju, ir ok, es domāju, tāpēc jau Dievs viņus nenosoda, un mēs katrs tur meklējam to Dievu, kā nu varam, mēs arī viņu meklēju, un kamēr es nerakošu šajā jautājumā, man likās ir ok, bet tā kā es bišķi sāku rakt dziļāk, es saprotu, ka es nespēju, pirmkārt man ir grūti pieņemt vispār tādu Dievu, es nesaprotu, kas tad tas būtu, tāds Dievs, kuram vajadzīgs ciešanas, maksāt ar ciešanām par piedošanu. Un es arī nevaru citiem vairs izskaidrot, vai nenormāli. Es tagad nevaru pateikt, kas tas tāds, ko es tev sludināšu, ja tagad, kas tas tāds par Dievu, kāpēc viņš tā rīkojās. Un runa nav par to, ka man nepatīk vai patīk. Es domāju, mums ir jāvērtē, Artūrs komentārā rakstīja, ka varbūt mums nepatīk tas, kā Dievs tā rīkojas, bet ka tā vajag. Bet mums jau arī Dievs ir jāvērtē, Dievs ir jātiesā. Mums ir jātic tādam Dievam, teiksim, ja es izvēlos sev Dievu, ja, vai budistu, vai musulmaņu, vai kādu pagānu Dievu, vai kristīgo Dievu, man tas Dievs ir jāvērtē. Man viņš ir jāvērtē un jātiesā, vai es uzskatu, ka viņš ir labs Dievs. Morāli, tur attiecības ziņā, ja, tur viņš ir žēlsirdīgs, taisnīgs un tā tālāk, ja, viss. Vai es gribu tādā viņa pasaulē, ko viņš man piedāvā dzīvot. Un šai gadījumā, ja es gribu būt godīgs pret sevi, teiksim, jā, tad tāds Dievs, kurš soda nevainīgo vainīgā vietā, es, teiksim, nonācu līdz tā, ka es vairs to tā kā nevaru pieņemt. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Un kad es tāpēc neticu, ka Dievs ir tāds, es ticu, ka Dieva žēlastība tiešām ir par velti. Ka Dievam nav problēma piedot par velti.